Tā. Nu, es esmu meža parkā. Un nu man vajadzētu atrast kādu eglīti, bet te jau tikai āraugušas priedes vien ir. Nu, labdien! Lec kā zaķis, labdien! Lec kā zaķis, kas tas ir? Tikai priedes, saka, tikai priedes. Ir arī eglītes? Ir arī eglītes. Tām gan vēl jaug, bet... Rīgas mežos drīkst zāģēt pa graumaļiem, vai ne? Nē, Rīgā ir tādi tie noteikumi, kad eglītes mums pamatā aug tikai tādās skaistās jaunaudzēs, jo pie grāviem un pie elektrolīnijām visas eglītes sen jau ir nocirstas. Līdz ar to mēs vienmēr sakam, ka mūsu kolēģi Latvijas valsts meži ļoti draudzīgi aicina pie sevis, jo viņi tālu no Rīgas. Jā. Un tur jau to eglīti tad var cirst, tā kā viņi atļauj to darīt. Bet tās, kas ir Rīgā, nu šīs lielās egles, kas ir uzstādītās egles, tās mēs vedam no Rīgas mežiem. Par Rīgas mežiem runājot, nākamgad jums ir tāds nozīmīgs gads, ne jau tikai Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, bet arī Eiropas mežu galvaspilsēta. Tā ir sanāca, ka Rīgai pieder 70 000 hektāru mežu gandrīz, un tas ir daudz. Tas ir daudz. Starp Eiropas galvaspilsētām Rīga ir pati bagātāka. Jā, tagad meža parka estrādes skatītāju zonā atkal pavisam drīz būs ziemas prieku parks. Jā. Kad te vērsiet durvis? Ir ļoti svarīgi, lai būtu šī mīnus temperatūra un lai būtu šis sniegs. Mēs ļoti ceram, ka viņš atviesies pēc iespējas drīzāk, un līdz ar to, man liekas, ka ziemas parks ir tas, ko tiešām mēs visi gaidām. Un es jums novēlu priecīgus Ziemassvētkus. Un kas būtu tas, ko jūs Rīgas mežu vārdā visiem un arī sev gribētu novēlēt? Es gribētu novēlēt, lai mūs visiem, kas šeit dzīvojam Latvijā, reiz pienāk tā diena, kad mēs mostos un gulēt iet ar gaišām, labām domām. Tad no jūsu mutu dievauks. Lai tā būtu. Lai tā būtu.